Tie, kuri man seko Facebookā, jau to zina, bet tie, kuri man neseko, es pastāstīšu, kā pirms pāris dienām Apollo un TVNet savos portālos ielika rakstu ar nosaukumu 5 latviešu YouTube zvaigznes, kuras īpaši populāras jauniešu vidū. Tad, protams, liels paldies Apollo un TVNet par bezmaksas reklāmu. Jāsaka, ka pienāca kādi 30 abonenti klāt tajā dienā, vairāk nekā parasti, tas, protams, ir patīkami. Bet, tāda īsumā, par ko tas raksts? Aktīvākie latviešu jaunieši, kur ikdienā lieto sociālo vietni YouTube, šos cilvēkus un viņu izveidotos YouTube kanālus noteikti zina ļoti labi. Tomēr, par ko ir videoklipi, par kuriem tik ļoti fano latviešu jaunieši, esam apkopojuši 5 populārākos. Un tad pirmajā vietā ir Cindy Lore 27,000, otrajā vietā ir Make-up ar Evelīnu 26, trešajā vietā cilvēks ar kameru ar 23, tūlīt jau būs 24, un ceturtajā vietā Funface TV ar 16, un pēdējā vietā, bet 5. vietā ir Dorothy TV ar 14,000 abonentiem. Lūk, visi jau ir ļoti forši, ļoti jauki un patīkami, glaimojoši. Vienmēr sakot, patīkami, ka kāds paman to, ko tu dari. Bet visinteresantākais jau parasti šajos visos portālos ir komentāri. Un tad šajā video es nolasīšu tos dažus komentārus, protams, ne visus, bet dažus komentārus, kas man likās īpaši stulbi, īpaši smieklīgi, un vispār es nesaprotu, kā cilvēki ko tādu spēja uzrakstīt. Un kādam vispār jābūt cilvēkam, lai ko tādu rakstītu. Tad, ķeramies klāt. Interneta drazas neko nedod garīgai izaugsmē. Tas, ka populārs, nenozīmē, ka vērts pievērst uzmanību. Jā, nevar nepiekrist. Jā, bet 170 laiki. 92 laiki. Slima jaunatne. Tātad slimi ir tie droši vien, kuri skatās šos video. 80 laiki. Pilnīgi pajāt, kas tie pa kretīniem. Jā, zin ko? Man pilnīgi pajāt par tevi, ja? 46 laiki. Paldies, bet ne, man pietiks, ja pasekošu līdz kā šosezonu veicās Kristaram Guļļovskim. Cienu reāli darba darītājs, nevis pašizceptus filozofus. Īstenībā, vecīte, es tev piekrītu, Kristers Guļļovskis ir daudz krutāks nekā es vai pārējie šeit 4 nosauktie. Tāpēc cepums tev, seko līdz Guļļovskim un neskaties pašizceptos filozofus. Es tikai nesaprotu, ko tu dari Apollo un komentē šos rakstus. Tad tu jāsako Guļļovskim. Aizmuks. Aizmuks. 32 laiki, šis konkrēti par manīm. Es nezinu, cik slimam ir jābūt cilvēkam, lai nopirktu vecu BMW un pa lielu naudu liktu tam elektriskos logus. Un tādi slimnieki tagad skaitās zvaigznes. Komentāra autors ir Nenē. Es pieņemu, ka Nenē ir ārsts, jo viņš jau man noteica diagnozi. Diagnozi viņš nenoteica, viņš noteica, ka es esmu slims. Protams, ārsti jau ievēro konfidencialitāti un internetā neizpauž diagnozi. Bet, nē, es labprāt pierakstītos pie tevis uz konsultāciju, un tad tu man izstāstītu, kas tad man kaiš konkrēti, kāda slimība man ir. Dzertu tu Pepsi-Colu, uzkostu čips, būtu tāds pats. Respektīvi, ja tu dzer Pepsi-Colu un ēd čips, tad tu esi YouTuberis. Es nedzeru Pepsi-Colu un ēd čips. Es nezinu, vai pārējie 4 vai Funface TV. Man liekas, viņi arī ne. Bet ne, es nezinu. Vienmēr sakot, es nezinu, vai ēdot čips var kļūt par vlogeru. Šī tas labs. Tas trīšais padibenis, kurš sevi sauc par cilvēks ar kameru, dzīvē ir tāds nīkuls un padibeni, ka laikam vienīgā lieta, kā spēj sevi apliecināt, ir pamuļti tīņus uzrunāt ar saviem murgiem YouTube. Tātad, draugi, pirmkārt es vēlos pateikt, ka viņš jūs aizskāra un nosauc par muļķiem, jo, tā kā jūs esat tie skatītāji, un tie tīņi, un vienmēr sakot, esiet dusmīgi uz viņu. Un otrkārt, es ceru, ja tas cilvēks dzīvē man ir saticis, un zinu, ka es esmu nīkuls un padibeni, tad es ceru, ka es neesmu ar viņu draugos. Jo tādi draugi man nav vajadzīgi. Bet, ja viņš to raksta tikai rakstīšanas pēc, muļķis, Es jau negaidu nekādas beigās intelektuālās pērles no šiem komentāriem, bet, Tas Rižais Tusnis ir slavens? Ar ko? Ar savu stulbumu? Paskatoties to puņķi tapu, kurš ar drušku rīko kādas končas, pat man nav ko teikt, reāli samēbas līmenis. Neskaties, neviens jau neliek. Kurš gribētu iespraust Cindyēlo? Par to, man liekas, ir pants, jo viņai 16 gadi. Nē, lai gan no 16 jau var, viss notiks.
Sindija, uzmanies. Tādi tik mums ir. Domāju, kāpēc neesmu neko redzējis. Iešu cept augšā savējo. Vairāk par 50,000 abonentu pirmajā pusgadā jau vajadzētu savākt. Pēc gada jau būšu nopelnījis ričikam un trifeļu kastē. Komentāra autors paga. Nu, paga, vēl veiksmi. Gribu redzēt, kā tev izdosies. Turu tev pie vārda. Šādi jaunieši Latvijā cenšas iegūt slavu. Tas ir smieklīgi. Nē, smieklīgs ir tavs komentārs. Manuprāt, neviens no mums, kas te ir, necenšas iegūt slavu. Mēs vienkārši darām to, kas mums patīk. Un pārējais jau ir tā kā pakārtoti, vai ne? Trešs. Iedod vecinai vagīnu, viņi ar to strādās. Iedod idiotam kameru un internetu, un viņš piegavņākos visu internetu. Mārtiņa uzprasa šiem youtuberiem, cik latviešu dzēnieks un rakstnieks viņi zina. Lai sēdēt netā, daudz prāta nevajag. Par to, ka lai sēdēt netā, daudz prāta nevajag, es piekrītu, bet tā kā mēs visi esam beiguši skolas un mācāmies augstskolā daži no mums, tad, mēs zinām vismaz vidusmēra līmenī. Un tagad viens pats sakarīgākais komentārs, ko es vispār esmu šeit izlasījis. Viens to rakstīja, ka šāda video izaugsmē neko nedod, es tam piekrītu, nekāda izaugsme, neko tas nedod jūsu izaugsmē, vienkārši tas nosit jūsu laiku. Nav jau nekādi Vsauce vai Good Mythical Morning, jaunieši tik savam priekam aiz gara laika. Un tā ir taisnība, tik savam priekam aiz gara laika. Un tas, ka jūs skatāties, tas ir jūsu priekam aiz jūsu gara laika. Tikpat labi jūs varat paņemt Nietzsche un palasīt viņa pārcilvēku teoriju. Tā kā Cirvis ar kameru un Downface TV labākie. 4 laiki, 2 dislaiki. Tas bembists izstāsta, ka ir normāli apčakarējis uz auto iegādu un remontu. Ar katrā ziņā nav iegrābies. Neesmu iegrābies arī. Bet īstenībā man patīk, ka jūs zinat vairāk par mani nekā es pats par sevi. Tas īstenībā diezgan biedējoši ir, jo tāda sajūta, ka man ir kāds dviņu brālis vai kāds alter ego, kurš staigā apkārt un dara visādas lietas, kamēr es to nezinu. Ja? Un tad jūs tur rakstiet, kāds es esmu un ko es esmu izdarījis. Saka vēl plus mīnus, bet pārējie, piedodiet, atvainojiet, ieliknīši. Pakešu un tamponu kanāli, čau te Cindy, čau te Evelīna, čau te Menderšreis un tam līdzīgi. Tiešām zvaigznes. Čau te tamponi! Kā viņi saka? Čau! Te tamponi! Cindy, aizdomājies, labs sākums. Ok, vēl varētu sagramot tās meitenes. Tomēr jaunas un nevisai gudras vēl. Bet tas Džeks, viņam tie klipi ir tik pretīgi. Ritīgs kompleks nomākts apalīts, kuram pilnīgi nav humora izjūtas. Jā, vecīt. Ja jau ar mani būtu tik sūdīgi, tad man kanālu droši vien neviens 4 miljonu reizes nenoskatītos, ja? Bet tā kā man 4 miljonu skatījumu, varbūt man tomēr ir humora izjūta un varbūt, jā, tā kā. Ok, par mani kārtējais komentārs. Cik galvā sapistam jābūt, lai tāds cilvēks ar kameru vispār uzmanības vērts būtu? Kaut kāds ļoti jau neadekvāts teikums, bet nu labi. Tas saka reāls daunis, dzīvē absolūts neveiksminieks un paziņām pat aizdoms, ka gejs, jo nespēja iepatikties nevienai meitenei. Es par šitu arī runāju, ka man ir kāds dubultnieks, kurš manā vietā kaut ko dara, un tad viņš vār sūdas, un tad visi domā, ka tas esmu es. Labi, tā, tie bija komentāri no Apollo, tagad pastīšos ātri, kas ir TV netā. Ja mazo bērnu izklaides atbilst 21. gadsimta tendencēm, tad pieaugušo mēģinājumi atdarināt ārzemes slavenības un piegājienus ieslīgt zināmā provinciālisma mērcītē. Pasmaidīt var, bet tas arī viss. Ko tu vēl gribēji, ja ne pasmaidīt, lai es tev gultu uzklāju vai ēst uztaisu? Nē, vecīt, te nav pasaka, te ir dzīve, te ir realitāte. Nekas tāds nebūs. Cilvēks ar kameru. Reāli kompleksains tipiņš, kam sakāpjas galvā. Jā, īstenībā jūs baigi pa mani tā domājiet daži. Ka mani sakāpjas galvā, nezinu. Cindijai pamatīgi sakāpjas galvā. Domā, ka ir baigās slavenība. Jānis ir ok, bet Funface TV galīgi garām. Amanda arī nav slikta. Funface TV ir drausmīgi. Humors 5. klases līmenī. Vovo nejauši redzēju un nodomāju labi, ka tikai mēs paši no Latvijas to redzam. Es nezinu. Izvēl, kāds cilvēki nosit laiku sev šitā te komentējot. Cindija slow balss jau vien liek uzliet sev skābi. Tad jau labāk Funface TV.
Tā, vienmēr sakot, draugi, tie bija visi komentāri, gan no, ne visi, bet, tos, tie, kas man piesaistīja no Apollo un TVNet portāliem. Vienīgais, ko es varu ieteikt, ir netērēt savu laiku un nekomentējiet šos rakstus, jo tam pilnīgi nav nekāda jēga. Ja jūs gribat kaut kā mūs aizskart, mani vai pārējos youtuberus, tad jums tas neaizdosies, jo, pirmkārt, mēs esam YouTube'ā un mūsu skatās ļoti daudz cilvēki un ir arī heiteri, un līdz ar to mēs esam norūdīti. Mums jau ir izveidojusies bieza āda, un mēs neuztveram to kritiku tik ļoti, kā jūs gribētu, un visus tos apvainojumus. Tāpēc necentieties, izglītojieties, netērējiet savu laiku muļķībām, ļaujiet mums tērēt mūsu laiku muļķībām, ok? Ok, draugi, paldies, ka jūs bijāt. Īstenībā tikai dēļ jums es esmu nonācis šajā portālā, jo jūs veidojat manu auditoriju un jūs padarat mani slavenu. Tāpēc jāsaka liels paldies jums, paldies, ka skatāties, paldies, ka esat. Ja jūs vēl nesakojat man Facebookā, tad facebook.com/cilvēks ar kameru, Instagramā Jānis.Ābel, J.Ābel, Twitterī cilvēks ar kameru. Nu ko, draugi, neaizmirstiet arī... Tā, kā var nomainīt kameru? Man vajag nomainīt kameru. Vienmēr sakot, draugi, neaizmirstiet mani arī abonēt visos citos portālos. Pašlaik es priekš jums es rakstu tiešraidi. Čau. Priekš jums es beidzu šo video. Sekojiet man līdz Periskopā. Pašlaik ir tiešraide. Periskop tiešraide. Un, ja jūs nezināt, kas te notiek, es pašlaik rakstu video. Čau.